šī Vaidavas dabas takas promenāde, kā mēs viņu saucam. Nu, tad ir tā mūsu īpašā apes vieta, kur mēs aicinām ciemiņus, mēs aicinām ģimenes, mēs aicinām vienkārši baudīt gada laikus, jo katrā gada laikā šeit ir kaut kas cits. Vaidavas dabas takas labiekārtošana ir tikai viens no ļoti daudzajiem darbiem, kurā apeniete Ilva Sāre iesaistījusies kā brīvprātīgā. Realizējot dažādus projektus, apē īstenotas dažādas idejas. Tika izstrādāts šis dabas takas projekts un teica, ka mūsu pilsētā ir pa maz identitātes krāsas. Un mūsu skaistākajā laikā, tad, kad mēs nevarējām satikties viens ar otru, tad mēs izdomājam šādu akciju, ka katrai ģimenei Vaidavas takā ir pašiem savs putnu būrītis zilā krāsā. Ilva ir dziļi pārliecināta, ka pasauli var izglābt mīlestību un labie darbi, un viņai ir svarīgi justies labi vietā, kur dzīvo un strādā. Un to var panākt, darot labu. Tie ceļi man ir saveduši arī ar Alūksnes apes novada fondu, kur Dzintras Vejniece ir tāds kā mans dzīves skolotājs, un es ļoti visu laiku sev atgādinu, ko viņa ir mācījusi, ka godājiet mazu naudu. Ja es varu palīdzēt vienai ukraiņu ģimenei atrast mājvietu, vai es varu dabas takā uzlikt uzrakstus, vai bērnu rotaļu laukumā uzstādīt karuseli, tas man sagādā ārkārtīgi lielu prieku. Un katrs mazais darbs tevi rosina atkal nākamajam. Un tas ir tāds kā... tā ir tāda atkarība vienkārši. Vienkārši atkarība darīt labu, es citādāk nevaru to nosaukt. Ilva rada piederību novadam. Viņa ar savu piemēru šo sajūtu māca ikvienam kopienas cilvēkam. Veicinot sadarbības starp iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, neformālajām iedzīvotāju grupām, uzņēmumiem, Ilva novadā popularizē un attīsta kopienu filantropijas kustību un labdarības nozīmi. Es jūtu, ka ar to savu darbu es esmu kādu iepriecinājusi, kādu palīdzējusi, kādam kaut ko labu pateikusi, tad tas jau nav samaksājums.